Sveiki, mani sauc Aigars. Jūs skatāties BeSafe YouTube kanālu, kurā es izstāstu savu kādu 20 gadu pieredzi, praktisko pieredzi darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un elektrodrošībā. Šodien varētu atgriezties pie padomu sadaļas, tātad par vienu nelaimes gadījumu, kur notika elektroietaišu testēšanas darba vietā. Tātad šī darba vieta bija sekojoša, cik mēs apmēram varam saprast, tātad bija šie te gaismekļi, attiecīgi testētājiem bija jāpaņem šie te 2 vadi, jāieliek iekšā, jāpieslēdz elektrība. Mēs tātad redzam pogu, tātad ar šo pogu tika pieslēgta elektrība, pārbaudīts, ka gaismeklis deg, attiecīgi ar pogu izslēgts ārā, izņemti šie vadi un tā notika šī testēšana līdz brīdim, kad it kā operators izdomāja, ka it kā, tā kā elektrība ir atslēgta, jo ar šo pogu mēs tā kā nojautām, vismaz viņi domāja, ka elektrība ir atslēgta, paņēma vadus un iztaisnoja, bet, diemžēl, līdz galam šī poga nebija elektrību atslēgusi, un cilvēks ieguva apdegumus, otrās pakāpes apdegumus, tad paldies Dievam, ka viņai izdevās krītot izraut šos elektrības vadus, citādāk tas apdeguma līmenis uz plauktām būtu daudz lielāks. Lūk, un tātad šis ir tas, kā bija pirms tam, notika tātad nelaimes gadījums, un tad, protams, mums bija jāizdomā, ko izdarīt lietas labā, lai tās nelaimes gadījums neatkārtos. Un šis tātad ir tas stāsts un zīmējums, ko mēs izdarījām. Tātad šeit pievēršam uzmanību, tātad mums ir slēdzis, kur atslēdz abas fāzes. Ja pirms tam iepriekšējais slēdzis atslēdz tikai strāvu, bet, kā mēs zinām, maģistrāles gadījumā dažreiz ir situācijas, kad it kā mums liekas, ka mēs atslēdzam elektrību, bet šis te strāva caur otru pusi ienāk. Tad mēs izvēlējāmies pavisam citus slēdžus. Protams, ir tādi slēdži, kas tiešām ieslēgt un izslēgt diezgan precīzi to var fokusēt to brīdi, kad viņš ir ieslēgts vai izslēgts, un tāpēc, lai izslēgtu to variantu, ka cilvēks zina, vai ir vai nav, mēs likām šo te signālu lampu. Līdz ar to cilvēks pats par sevi redz, deg signālu lampa, tātad visā sistēmā ir elektrība. Ja signālu lampa nedeg, tad elektrība sistēmā nav, tad var likt vadus, var viņus iztaisnot, izdarīt visu, ko vajag. Tad, kad mēs esam visu sagatavojuši priekš testēšanas, tad pieslēdzam elektrību, veicam testēšanu un pēc tam atkal atslēdzam. Šeit ir tas pats uzrakstīts, tātad, ko mēs izdarījām. Signāla lampa, tātad precīzi pateikt, kad ir elektrība, kad nav, tad ir abu polu atslēdzošais slēdzis, lai jebkurā gadījumā elektrība neienāktu, kā saka, arī par aizmugurējām durvīm. Domājam nākotnē par to, kā ātru pieslēgšanu uztaisīt, atbilstoši tam gaismekļiem, kādi tur tiek lietoti. Varbūt tās var izdomāt, kāda ir šī te pieslēgšana, mazāk izmantojot tos fiziskos vadus, bet iespējams kaut kādus savienojumus, kurus vieglāk, ātrāk ir iespējams uzlikt. Ja ir nepieciešama palīdzība, šeit ir iespēja ar mani sazināties e-pastā, un lai mums forša dzīve drošā darbā.